Čau, draugi, nu ko, mēs esam ļoti ātrā tempā atceļojuši uz Talsiem. Šeit, godīgi sakot, nereizi vēl nav būts uz florbolu, tāpēc man liels prieks, ka šodien sanāks apskatīties tieši šo te spēli. Talsi pret Lekrings. Pirmo spēli uzvarēja talsinieki savās mājās, nu un tagad otrā spēle. Redzēs, kā nu šodien ies, vai Lekringam izdosies izlīdzināt rezultātu sērijā, vai nu talsinieki to palielinās. Solās būt ļoti interesanti spēle, un man arī pašam interesanti pabūt Talsos uz šo te spēli. Intriga ir milzīga, un redzēsim, kā būs ar izpildījumu. Cerams, ka komandas mūs iepriecinās ar skaistiem vārtiem, emocijām, skatītāji iepriecinās ar kaut kādiem saukļiem, ar bungām, ar atbalstu, un tiesneši apmierinās mūs, iepriecinās mūs ar pareiziem lēmumiem. Tā kā tā, ejam, netērējam laiku skatīties, kā nu tur šodien izskatīsies viss. Gāžam, seko man līdzi. Čau, bounce! Kas šodien uzvarēs? Tā, nu, Džeki, atceros, ka jūs bijāt arī Liepājas spēlē, ja? Mums tur vesela brigāde bija pilnīgi, ja? Nu, kādas ir prognozes uz šodienu, kādas ir gaidības, ko sagaidat no šīs dienas spēles? Talsi uzvarēs. Kāpēc tik klusu? Talsi uzvarēs, uzpildīt? Nu, kur emocijas? Talsi uzvarēs! O, tagad vismaz var dzirdēt. Sakat kamerā, kurš kanāls ir jāskatās? Vienkārši. Pareizi. Paldies, Džeki. Davai, pīsniņš, pēns. Man ir tā puls, kā varu tevi godāt? Rozālija. Ļoti patīkami, tāds interesants vārds tev. Skaists. Klausies, nu pastāst varbūt par Talsu šo te spēli šodien. Kas tiek gaidīts, kas tiek sagaidīts, kādas emocijas? Tiek gaidīts uzvarēt pamatlaikā, bez pagarinājuma, bez nulīšiem. Šodien ātrāk mājās jātiek, jā? Jā, protams, pārliecinoši uzvaru, lai puiši var braukt uz cēsīm un nospēlēt tikpat pārliecinoši. Tā kā plānojot, ka tā kā diezgan ātri šo te visu paveikt, jā? Baigi garumā nevilks, jā? Kā jau čempioniem pienākās. Kā jau čempioniem pienākās. Jums daudz kas tirgojās. Jā, cepamies, krekliņi, paštaisītas rokas pratas, vislīgas spēlētāji Lineta Butiņa mamma, pati taisīja rokas pratas. Tas ir baigi mīri, baigi forši, jā, super, malči, super meitenes. Paldies jums, Tels! Ok, jā, nu, vīri, pirmkārt, kā varu godāt jūs? Kā jūs sauc? Pārgājus vēlākie fani. Pārgājus. Pārgājus. Salbes pārgājus. Teiksim tā, mūsu puiši spēlē vismaz pusi aptuveni, pusi komanda no mūsu pārgājus, kas kādreiz ļoti labi spēlēja, mēs tikām ļoti augsti. Un mēs tagad, jebkurā gadījumā, mēs pieskosim mūsu čaļiem, kuri spēlē Cēs Lekringā. Un viens no tiem ir mans mīļākais Artūrs Čursevskis kapteinis. 41. numurs. Tā kā mēs tikai viennozīmīgi centīsimies braukt, cik mēs tālu esam aizbraukt. Tā kā mēs šodien esam aizbraukt ļoti tālu. Nu, tas ir, man liekas, tālākais pārbrauciens, kas vien varēja būt. Kādreiz braucām? Agrāk bija Liepājas kurs. Jā. Palikām pa nakti, izdarījām visu, kas jāizdara, lai mūsu komanda būtu labākā! Vai ne? Jā. Skaidrs, vīri, klausies, kā šodien būs? Tas ir diezgan ļoti interesants stāsts. Līdzīgi kā vakar, bet es ceru, ka tās šūpoles sasvērsies uz mūsu pusi šodien. Uz otru pusi, skaidrs. Jā, tā kā nevienā brīdī nebūs atmetiens. Visu laiku būs Talsi nav vāja komanda, bet es domāju, ka mūsēji ir stiprāki. Kā saka, kā? Es teikšu godīgi. Akmeņlauks ir vienmēr bijis pret mums kaut kādās komandās. Viņš kādreiz spēlēja Lielvārdē. Nebija nevienā brīdī sūdīgs. Ļoti labs čals. Viņš tagad ir šeit. Mums vienmēr viņi jācīnās.
Tu to viesveicīgi. Gaidi. Cēsinieki nāk. Jā. Vīri, klausieties, jūs jau, kad atbraucāt? Jūs tikai šodien atbraucāt, vai jūs atbraucāt? Arī vakar bijām cita autobusu, jo tas autobus tagad pēc vakardienas dzeršanas vairs negribēja mūs vest. Viņš bija nelietojams, tas autobus, jā? Tas bija skolēna autobus. Jā. Tu pats redzēji iepriekšējā kadrā, vai ne, kad mēs bišķi iefilmējām kaut kādu mazu video, kā mēs atpūšamies pie mašīnas. Un es ceru pēc pirmā perioda, kad tu zaļajā savā džemperī atnāks pie mums un tu redzēsi, kā atpūšās Pārgaidas fani. Mēs to redzēsim. Jau pavisam drīz. Mēs vēl redzēsim. Tā kā viss spēki. Nē, nu vienalga, sports ir sports, lai uzvar stiprākie. Tieši tā, galvenais. Mums ļoti patīk. Tas izklausās kā tostas pilnīgi. Tieši tā, skaisti spēlē. Tieši tā. Ok, Džeki, paldies. Tiekās tad, jā, pēc pirmā puslaika. Ok, paldies. Mairika izvirzās vadībā 1-0, Talsnieku priekšā. Jūs jau paši visu redzat, atbalsts ir forši, atmosfēra ideāla, labs florbols Talsos. Rezultāts Mainiekiem arī pagaidām ir labvēlīgs, skatīsimies, kā būs tālāk. Skatāmies, bēls. Draugi patreiz ir 2-0 Talsinieku labā. Godīgi sakot, es pagaidām nepazīstu Lekrīgu. Kaut kā vai Talsinieki ir tik labi? Vai no ar Lekrīgu kaut kas šodien nav? Grūti pateikt. Bet jā, 2-0 Talsinieki pagaidām pārliecinoši ir priekšā. Pārliecinoši. Godīgi, nemelot, nopietni, bēls, skatamies. Draugi 3-0 vai ko? 3-0, Pagaidām izskatās, es saku, es nepazīstu Lekringu, kas ir tiešām tie ir cēsinieki. Talsinieki ir kruti, tur komentārus neprasa, laikam, jā, rezultāts runā pats par sevi, 3-0. Bet es nepazīstu cēsiniekus. Varbūt tagad pamotīsies. 3-0 florbolā nav nekas, jā? Bet tu redzēsi. Tagad bija vairākums Lekringam, jā? Pārliecinoši viņi realizēja, īsti jau pašā vienā no pirmajiem uzbrukumiem, tāpēc, nekas vēl nav beidzies. Pārāk agri
rakstīt nāves spriedumus kādam. Tas tikai pirmā trešdaļa, un šis ir playoffs, tāpēc, nesteigsimies, nepušosim zirgus, neskriesim nevienam pa priekšu, ja? Skatāmies. Reku, vīri, pastieties, kā ir cilvēki sagatavojušies izbraucienam. Jā, tu vari iefilmēt arī iekšā salonu droši. Reku, ir insider informācija, kā tiek viss sagatavots no pirmām rokām, kā saka, jā, te viss ir vajadzīgam suportam. Un viss ir tikai parastās nereklamētās sulās, ja? Jā. Tā kā tā, vīri, kā jums pirmā trešdaļa? Smagi. Nē, nekad tāls nav bijuši viegli pretinieki, bet šitas tiesnešu pāris ir vienkārši. Liekas, ka viņi ir uzlikuši visu savu algu. Brīžiem varēja redzēt, kad ir tādas, negatīvas emocijas pret viņiem. Sanāk, ka viņi ir tuvi, viņi mums ir No laika gala liekas, kad it sevišķi Māliņam ar Larinovu nepatīk pārgājuši džeki. Tas ir Puriņš. Nenormāli nepatīk. Puriņš var arī nosisies laukumu, viņš parādīs pretiniekiem bumbiņu. Un tā ir. Tā kā mēs šodien atpūsties, principā atpūsties, bet mēs vēlamies spēlēt godīgu spēli. Jā, par skaistu spēli. Patīkam ar liederīgu apvienot. Bet tūlēs džeki parādīs, pie kā mēs dejojam, parasti braucot šurpām. Viņš neliks savādās. Tā, tu būs. Bet mēs atpūšamies katru reizi, kad mēs atbraucam. Jo mums ir jāatpūšas! Atslēgušās, Uz Ulbraku biju. Tad tur vēl man ir pāris izlaidumi no... Kur tur vēl esmu bijis? Valmierē esmu bijis. Pie jums arī esmu bijis, starp citu. Pārgaujā, jā. Ne Pārgaujā, bet... Cēsīs. Cēsīs esmu bijis. Tāpēc, divreiz pat esmu bijis. Jums zināt kāds plus Cēsīs? Tas, kad jums ir bufete. Jā, jo daudz kur citur nav. Bet mums tiešām vienmēr ļoti daudz cilvēku tā bufete vienkārši BAM! Izplūdusi tā, ka neviens pat īsti nedēļ klātie. Pirmie paņem, pēdējie sēž pie bufetes tad, kad sākās jau spēle. Īsti jau nekas nemainās. Bet mēs zinām, ka mēs varēsim. Un mēs ejam tikai uz zeltu. Tikai uz zeltu. Mums jāiet, mums nav varianti. Ja cilvēki ir sākuši dzīves mazākajā kājā sākšu spēlēt, tas ir jāiet līdz galam. Tava dzīve tikai veidot tikai ap to. Tu veido spēli un ej līdz galam. Un ja kāds stāv priekšā, tu viņu apcīnīsi. Bet ja tev jācīnās ar... Bet pa vidi divi pidaras tiesneši, Marinovs ar Māliņu. Piedo atvaino, viņiem nepatīk pārgājis puikas. Viņi cīnījušies ar mums ļoti daudz un tas ir tā. Bet tad, kad savā laikā, ka vajadzēja izcīnīt kaut golu pēdējās sekundēs, 3 sekundes, un mūsu viens spēlētājs nespēja izdomāt, kam, tam vai tam, bet tikai bija 3 sekundes, viņš jau domāja, bet iemetām golu. Un panācām papildu laiku un panācām uzvaru. Tā kā mēs šodien esam šeit. Kāda klausies prognoze būs šodien? Kāda noteikti prognoze? Kā liekas? Baigi smagi grozīties, bet es jau ceru, ka šis pirmais gols, kas tikko bija noticies, viņš spēs atklāt spēles rezultīvu spēli pret mums, par mums. Un es ceru, ka šodien būs 1-1 Talsi. Prognoze? Jā. Es varu izstāstīt tev vienkārši Artūrs. Prognozi. Šī spēles prognoze būs tāda, kad no Cēs puses nenāk puikas, tie, kas vēl zīž mammas pupu, un tie tiesneši panāks to, kad mūsu puikas savilksies vēl vairāk, un mēs paņemsim to, ko mēs paņemsim. Mēs vinēsim. Tikai un vienīgi, jo viņi tikai uzvalk. Un es zinu, ka mūsējie to daudz reizi panākuši to. Ja tiesneši uzvalk, tāds Puriņš parādīs dvēseli, Zvīnis parādīs beidzot pareizo metienu, mans kapteinīts Jurcis
arī izdarīs savu. Tos ir, bet Puriņš uzbrukumā ir baigi labs. Man būtu sava komanda. Es viņu izpirku to transferu. Kājas sāp, rokas varbūt neklausa. Gola kīt. Puriņš ir gaļmašīna, Zvīnis ar Puriņu ir kombine, tikai viņam nav ieslēgusies tā dzirkstelīte. Ja viņi ieslēgs to dzirkstelīti savā starpā, ko viņi darīja pārgaujas laikos, vecīt, neviens nevar norīt to kumosu. Neviens. Un to, es domāju, viņi panāks. Labi, varbūt, bet es domāju, ka šodien būs. Ja nebūs, būs turpmākās 4 spēles. Par godīgu spēles un par kārtīgu uzvaru. Un Larino nepakās visu naudu, visu algu, ģimenes budžetu, neliec uz vienu spēli. Jā, neliec vai mums ar tev bļaut. Viss, kas vienā maisā neliec. Jēj! Okay. Nu ko, draugi, kamēr es te bišķīt papļāpāju ārā, bišķīt pasalu, tikmēr jau rezultāts ir 5-1. Ir ar steigu ir jāsaņemās Lekringam, ja viņi kaut ko šajā spēlē grib vēl panākt. Ir uzbrukumi, ir momenti, redzēsim, kā viņi kaut ko realizēs, bet vai arī atļaus talsinieki. Nezinu. Bet, talsiniekiem temps ir ļoti labs un vai viņus kāds šodien spēja apstādināt. Redzēsim. Skaramies. Bēns. Pieci draugi nedaudz kļūdās. Talsinieku vārdsargs, bumbiņa izslīdē kaut kādā veidā viņam no rokām. Viss notiek. 5-2, intriga nekur nav pazudusi. Lekrings spēlē. Tagad svarīgi ir talsiniekiem šo te momentu nepazaudēt, kad nevar atslāpt. Tagad ir ļoti bīstams moments. Ja talsinieki turpinās spēlēt ar tādu pašadevi, tad viņiem viss būs kārtībā, viņi zina, kas ir jādara. Bet, ja gadījumā kaut kur sataustīs savu spēli Lekrings, tad viss var būt. Skatāmies, kā ies tālāk komandām. Talsinieki parūpējušies pilnīgi par dīdžeju. Krut. Māleči, cepums viņiem. Draugi, ir ļoti foršs atbalsts no komandu atbalstītājiem. Talsinieki, kā jau mājinieki, ļoti spēcīgi ir šajā elementā tagad, un arī Lekrings atbalstītāji, neskatoties ne uz ko, ir skaļi un cer uz priekšu savu komandu. Tas ir ļoti patīkami, prieks ir to visu dzirdēt. Skatītājiem talsinieki guva vēl viens vārdu. Jau 6-2, kas jau paliek tāds baigi bīstams cipars priekš Lekringa. Talsinieki pagaidām ir uz viļņa. Pēc pirmām 2 trešdaļām talsinieki ir līmenī. Redzēsim, kā būs tālāk. Skatāmies. Talsinieki mani patīkami pārsteigti. No Lekringa es gaidīju, šķiet kaut ko vairāk. Vēl spēle nav galā. Vēl cēsinieki vēl var paspēt man aiztaisīt multiciet, lai es nemuldu daudz. Tā kā tā, viss vēl viņiem priekšā. Tāpēc, ir jāsaņemās un jāspēlē tālāk. Tā kā tā, nevar nolaist rokas, tas ir priekš cēsiniekiem. Talsinieki paši zina, kas viņiem ir jādara. Skatāmies. Daniels Blums, mani sauc Artūrs, ļoti patīkami. Daniel, pastāsti 2 vārdos, kā tev spēlē. Es redzu, ka tu baigi neskaties, Nē, es skatījos sākumā. Sākumā pasties, jā? Ar to tev pietika vai kā ir? Ar to pietika, jā. Ar to gana. Principā no otrajā puslaikā arī daudz kas nepamainījās, jā? Tāls vienkārši labāk. Vienkārši labāk, jā? Tur 2 doma nav, jā? Jā. Skaidrs. Vismaz pēc pirmām 2 trešdaļām. Klausies, kā vispār tev šķiet, kā varētu beigties spēle šodien? Ja mēs vinnēsim. Vinnēs, cik daudz?
Tagad cik ir rezultāts 6-3 laikam, ja? 6-2? 6-2. Nu, es saku, mēs viņas kādu 8-2. Nē, jā, kaut tā. 8-2, ja? Jā. Skaidrs. Klausies, nu varbūt divos vārdos pastāst, ko tu pats dari vispār dzīvē? Kas tas ar ko nodarbojas? Es spēlēju basketbolu. Basketbolu, ja? Klausies, tad tevi var gaidīt pie nākamajiem labiem rezultātiem izlasē arī varbūt, ne? Varbūt. Skaidrs. Viņš būs izlases kandidāts. Viņš ir izlases kandidāts, ja? Viņš būs, jā. Būs, ja? Viņš būs. Skaidrs, labi. Kā tevi sauc? Ralfs. Ralfs? Nu, varbūt ir gods lieli, kas es kaut kad būšu ņēmis interviju no izlases spēlētāja. Kā var Ralfs, kas tev uzvārds varbūt, Ralfs? Rudis Kojs. Kā tev nes? Rudis Kojs. Rudis Kojs, jā? Ļoti patīk, ka mani Artūrs sauc, jā? Nu, pastāsti varbūt tu, kā no basketbola nozares nācis, kā tev šī spēle, kā patīk varbūt? Šī spēle ļoti labi. Tik ir rezultāts 6-2. Nu, nav tā kā basketbolā, jā? Nav tā kā basketbolā. Viss skaļāk. Skaidrs. Kā jums vispār florbols, Džeki? Ir ok sporta veids, ne? Jā, es pats spēlēju florbols. Pats arī spēlējis. Kāpēc beigās izlēmi, ka tomēr basīts? Patika labāk. Es pamēģināju, tad jau Pamēģināja, jā, un ir aizgājis, jā? Jā. Skaidrs. Ok, Džeki, nu, varbūt kādā pastāst, kurā klubā no Latvijas klubiem gribētu spēlēt? Vefā. Vefā, jā? Skaties, kāpēc ne Gulbenes Bukos, piemēram? Nezinu, Vefā liekas tāds populārāk komanda vispārīgi arī ārpus Latvijas. Skaidrs. Nu, un jums, Džeki, kā vispār spēle šodien? Ir ok? Ideāli. Jā? Lekringam vispār ir kaut kādas cerības, nezinu, tur šodien? Šodien Play-offs vinnēs. viņiem ir ļoti smieklīgi fani. Jā, sievietes brautu ēzeli, kāpēc tu nesūti? Jā, tur divas sievietes Jā? tiesneši. Viņi tur tiesnešiem neiet viegli, jā, tur ar viņiem, jā? Skaidrs. Nu, ok, labi, nu, un pret ko gribētu spēlēt finālā? Ko gribētu redzēt? Ja jau jūs tik pozitīvi esat noskaņoti, domāju, ka nav divu domu, kad Talsinieks. Pret ko? Masters. Pret Masters, jā? Interesanti. Skaidrs, klausies, tev var dzirdēt, ka tu tāds kā, nu, Talsinieks esi, tev var dzirdēt nedaudz akcentu. Skaidrs, man čangaļu nevar dzirdēt, ne? Man čangaļu akcentu nevar dzirdēt, ne? Nevar, nav tik traki. Skaidrs, labi, paldies jums, Džeki, un jā, tiekamies uz 3. trešdienu. Paldies jums. Nu, paskatieties, cik daudz pīpētāju mums ir šodien. Baigi daudz pīpēt gribētāju ārā. Eriks. Eriks? Jā. Ļoti patīkam, Erika. Mani sauc Artūrs. Erika, kā tev spēle šodien? Kā tev patīk? Labi, esam pilna, ir daudz vārtu, vairāk nekā vakardien, tas priecē. Tu par Talsiniekiem, vai ne? Jā. Pats vietējais, jā? Nē, esmu vietējais. Neesi vietējais, jā? No Rīgas. No Rīgas, skaidrs. Ok, kāpēc tad tu par Talsiem šodien? Šogad vairāk simpatizēju, kā viņi spēlē, tāpēc... Kāds no tuviniekiem varbūt paziņām, arī draugiem spēlē? Nav Ne? baigi, vienkārši simpatizēju. Vienkārši paņēmi tā, ka šogad par Talsiem, jā? Jā. Un braukšu uz spēlēm, jā? Nu, krūti klausies. Malds. Klausies, kā tev vispār prognozes, kā varētu būt sērijā, nezinu? Sērijā es domāju, ka varētu būt kaut kāds 4-1, 4-2 Tals. Tā kā jā. Skaidrs. Klausies, nu varbūt tev ir kaut kāds, nezinu, varbūt joks par florbolu, varbūt kaut kāds interesants atgadījums ir bijis ar tevi. Kaut kas ir bijis, bet tā uz citiem nevarēšu pateikt. Nevarēšu pateikt. Nenāk. Skaidrs, tev ir kaut kādu anekdotu, zini, par... Var arī stulbu anekdoti. Jo stulbāk, jo labāk. Nav nekas prātā vispār. Skaidrs, labi. Paldies tev. Paldies. Kurš ir krūtākais no Talsiniekiem? Kurš tavuprāt ir vienkārši tops, vienkārši nereālākais vienkārši? Tas, kas tu tagad spēlē? Jā, pret ko tu esi spēlējis no Talsiniekiem tagad? Kas ir laukumā? Spēles ziņā vai tā kā... Nu, gan spēles ziņā, gan krutuma ziņā. Kurš tās, MVP tāds, maksimāli tavuprāt ir vienkārši labākais? Briedz, jā? Maiņa Vārtsargs. Jā. Kāpēc pamatvārdsargs? Mums nav tāds aikana. Nu ko, draugi, trešdaļa ir sākusies, un ja Lekrings kaut ko grib vēl šajā spēlē, tad viņiem ar steigu ir jāgūst vismaz vieni vārti. Nu jāsāk šīs atspēlēšanas ceļš, ja? Ar steigu jāsāk, tāpēc skatāmies, tūlīt, jau. Ko dara Vārtsargs?
talsiem! Izvilka! Ļoti pozitīva gaisotne ir talsinieku rezervistu soliņā. Pajūkojās, atbalsta viens otru. Nu tā, pozitīvi. Var just, ka čaļi ir vadībā, var just, ka viss notiek pagaidām tā, kā viņi ir ieplānojuši. Draugi, tukšos vārtos jau paspēja samainīt uz brīvo laukumu spēlētāju. Cēsinieki mēģināja izspēlēt lieko, jā, bet gadās arī tā, ka cēsinieki dabūja tukšos vārtos bumbiņu. Tā kā tā, neredzu, cik palika spēlēt, bet jā, izskatās, ka laika paliek arvien mazāk un mazāk. Nezinu, vai cēsiniekiem sanāk glābt šo spēli, jo pagaidām izskatās talsinieki ļoti pārliecinoši. Ļoti pārliecinoši. Un cēsīs būs ļoti dramatiskas divas spēles. Es esmu par to pārliecināts. Ka cēsīs Lekrings būs pavisam savādāks. Draugi, tad talsinieki jau prasa testos, tāpēc, būs, nebūs, kā tev liktos? Vai būs vai nebūs testie? Draugi, te jau visi piecēlušies ir kājās, visi talsi ir kājās, visi gaida fināla svilpi un varētu apsveikt savējos ar graujiešu pārliecinošu skaistu uzvaru. Pavisam maz ir palicis, pavisam maz. Viss tals kājās, jā. Talsos šodien labs garīgais. Visi ir priecīgi un gribās papļāpāt arī ar komandu spēlētājiem, jā. Uzzināt, kāda tā bija tā galvenā atslēga, ko tad ir teicis treneris šodien tādu talsiniekiem, kad viņi šodien tā nospēlēja. Un kas ir šodien sanācis ar Lekringu, ka es viņus nevarēju pilnīgi atpazīt. Kaut kā tā. Nevarēju atpazīt šodien Lekringu. Tie nebija viņi. Kas tas šodien atbrauca no Cēsīm, es nezinu. It kā tie paši cilvēki, bet kaut kā šodien nebija viņa diena atcīmēt. Tā, klausies, apsveic pirmkārt ar uzvaru, ar skaistu uzvaru un tādu diezgan pārliecinošu, maigi sakot. Klausies, kas bija tas, ko šodien treneris teica pirms spēles? Kas bija tas, kādēļ šodien sanāca tāda spēle vienkārši ar tādu rezultātu? Nevar atklāt, ko treneris saka. Skaidrs, bet kaut kādu mājienu varbūt. Vienkārši izdarījām to, ko viņš teica. Vārdsargam ļoti labs sniegums. Ļoti laba spēle, jā. Nepārspīlējot tiešām. Jā. Izmantojām moments arī un tad jau rezultāts tā arī rāda. Skaidrs, ar labām emocijām dodaties tagad uz Cēsīm būs jādodās, jā? Jā. Kāds noskaņojums, kas ir tur galvenais? Ir kaut kāda taktika varbūt nezinu, tur vienu, varbūt var tā kā atslābināties bišķīt, bet varbūt tā kā uz pārējiem, lai uzvaras šo te galveno spēli atvestu uz šejieni, vai spēlēsat visus pēc kārtas vienalga? Galvenais jau ir nespēlēt pēc vidspēles, bet pret savējās. Jā. Un tad jau
Es domāju, visam būtu jābūt kārtībā. Viss atkarīgs no mums pašiem. Skaidrs, jā. Ok, klausies, nu, nezinu, kā tur sanāks jums, jā? Bet tu vispār pret ko gribētu spēlēt arēnā? Kura būtu tā komanda? Mēs nešķirojam pretinieku, mēs vienkārši maucam. Vienkārši darat, jā? Jā. Skaidrs, nu super, paldies jums par spēli. Veiksmi tālāk, paldies. Kā tevi sauc? Krišjāns. Krišjāns, jā? Nu, Krišjānis, saki, kā tev spēle, kā tev patika? Laba, daudz goli. Daudz goli, jā? Īpaši tas būlīts atkal. Būlīts bija labs, jā? Jā. Kurš tavs mīļākais spēlētājs ir? Toms Akmeņlauks. Toms, jā? Jā. Skaidrs, tu, kad izaugsi, gribi tāpat kā viņš spēlēt? Jā, virslīgā. Virslīgā, jā? Skaidrs, forši. Nu, nākamā varbūt kā varu jūs godāt? Marta. Marta, ļoti patīkami. Marta, pastāstiet lūdzu, kas šodien notika ar komandu, jo pilnīgi es viņus neatpazinu šodien, godīgi sakot. Nu, ir jau tādas reizes, kad ir tāds smagāk zaudējumi, bet pēc tam nāk arī saldas uzvaras. Tā kā varbūt šis bija vajadzīgs, lai saņemtos. Jā. Un tad jau redzēsim, kā būs Bija šīs sēsīs. uzpurinātos, jā. Tā kā, Jo, nu, varbūt labāk vienu reizi šitā nekā pa, nezinu, Jā. tad 3 reizes 0-1 vai vēl kaut kā. Jā. Skaidrs, ok. Varbūt kurš ir kāds spēlētājs, ar kuru gribētos uzmundrināt, varbūt kuram, nu, nezinu, nu, negāja šodien, nu, vispār, nu, lai arī kas notiktu, nezinu, kuru gribētu labus vārdus pateikt, nezinu. uzmundrināt visu komandu, gribētu uzmundrināt savu vīru, 69. Bet galvenais, es gribētu Puriņu uzmundrināt to 10. numuru, jo, nu, visu laiku viņu visi skatās, visi redz. Un davai, gribās, lai viņš saņemās, un būs labi. Un bija arī momenti, kad, nu, maigi sakot, tā, nu, bija uz tādas robežas pret viņu tādi pārkāpumi, nu. Bet, nu, jā, tiešām viņu arī, laikam, man gribētos uzmundrināt, jā. Bet, nu, arī jūs esat beigie maliči. Kāpēc? Tāpēc, kad arī bija, cik tur bija, 3-1, man liekas, rezultāts, bet jūs tik ļoti forši atbalstījāt, viņus nenometāt plinti krūmos, jūs esat beigie maliči. Tā kā tā, komplimenti jums. Tā kā tā. Paldies. Labi, veiksmi novēlēt. Jā, paldies. Paldies. Nu ko, draugi, šis mans te neliels ceļojums uz Talsiem ir noslēdzies. Eju uz mašīnu, jābrauc uz māju pusi. Apsveicu talsiniekus ar uzvaru. Skaists spēle, skaists rezultāts. Nu, baigi forši. Laba spēle, labs supports viņiem no skatītājiem. Viss bija baigi skaisti. Nu, un Lekringam, protams, ir priekšā mājas spēles, kurās viņi droši vien gribēs maigi sakot atspēlēties. Viņiem ir nedēļa laika, ko padomāt, nu bišķīt mazāk, jā. Un tad jau, es domāju, mēs redzēsim pavisam citu Lekringu, nevis to, kas šodien bija šeit Talsos. Paldies tev, ka noskatījies, paraksties, uzspied laiks, saraksti komentārus. Laiciņš ir baigi forši. Jābrauc mājās. Paldies tev. Foršu vakaru, dienu, pusdienu laiku. Tā, čau. Bēls.